Sveiki! Mežā reizēm sanāk atrast tādas interesantas lietas, kad ilgi ir jādomā, kas tas ir. Tad brīdis domāju, ka tas varētu būt kāds pēc struktūras vairāk tā kā priedes cēlums, bet pēc biotopa tas galīgi neatbilst. Tas tā kā ir tāds daļais slapjais tips varētu būt. Un domāju, tomēr, ka tā ir egle. Un augus viņi ļoti interesanti, viņi tādiem savērtiem viņveidi tādiem tā kā mezgliem ir augusi. Droši vien, ka tāds ļoti sen laika liecinieks no pašas tās egles te nekas nav pārpalicis, ka tas stumbrs ir kaut kur varbūt nokritis, viņš jau sen sapūsis, es pieļauju, tas nolūzums ir varējis būt vismaz gadus 50 apakaļ. Droši vien pats tas pašas tās egles stāsts, un viņa ir dzimusi kāds pārsimts gadus apakaļ vismaz ir noticies, viņa droši vien, ka lēni augusi. Viņa slēpj sev daudz stāstu. Un dzimšana, augšana un tāda traģiska nāve nolūstot, bet tas ir, cēlums ir palicis, tepat blakus aug tāda tievāka eglīte, kas noteikti ir iesējusies, bet tas cēlums ir tāds fascinējoši skaists ar to savu tekstūru. Eglis tā parasti neaug. Tas viss kā te ir kaut kāds sānzars. Es domāju, ka tā ir egle, jo pēc brīža parādīšu vēl vienu stumbeni, kas ir nokautus egli, kas ir līdzīga, kas ir krietni svaigāk, kas varētu būt prototips, jo es domāju, kas varētu būt kadiķis vai vēl kaut kas, bet tā kā vairāk velk uz egli. Un šitas tā kā varētu būt prototips, te ir ar nokautu segli, kur ir kaut kur nolūzus un arī pa lielam jau ir izzudusi. Un viņai tāpatās ir tā viss tāds mezglains, savērta šķiedra, samērā augstu. Uziet tas savērpums. Un es domāju, ka tas arī kaut kur ļoti lēni audzis koks. Noteikti kaut kāds krietni pār pa 100 gadus vecs viņš ir. Un ar tādiem interesantiem mezgliem pie pamatnes. Varbūt tā ir kaut kāda ģenētiska mutācija, tas iepriekšējais atradās kaut kāds 100 metri no tejienes. Un šis ir tāds riktīgi tāds savērts mezglains eglis stumbenis.